Šoreiz domāju parādīt produktu, ko lietoju jau 4 gadus, un tā ir šī gudrā rozete. Man tajā ir iesprausts viss, kas uz galda un arī zem tā. Portatīvais dators, stacionārais dators, tumbas, 2 monitori un vēl parasti kaut kāda lādētāja kā telefona, fotoaparāti un vēl kas cits. Man ar to ir uzstādīta vienkārša automatizācija, tātad naktī viņa izslēdz visu, kas ir pievienots pie šīs rozetes un no rīta ieslēdz. Šajā video tad vairāk izstāstīšu par šīm abām divām Tapo gudrajām rozetēm, ko tad viņas spēj un ko jūs varat ar viņām izdarīt, kā arī par vēl vienu gudro rozeti, kas ir tapusi tepat Latvijā. Viņa ir savā ziņā ļoti interesanta ar savām iespējām, bet par to nedaudz vēlāk. Par Tapo gudrajām rozetēm, cik nu dažreiz viņas ir gudras. Kā jau parādīju, izmantoju ikdienā šo Tapo P100 gudro rozeti, lai naktī atvienot visas iekārtas no strāvas padabas un no rīta atkal ieslēgtos. Tam ir 2 iemesli. Pirmais, testējot elektroenerģijas patēriņu, visas ierīces, kad ir izslēgts, tās joprojām man patērēja ap 10 vatiem. Bagāts nepalikšu, bet tomēr kāds ietaupījums. Un otrais, ar šo rozeti panāca neliela automatizācija. Tā kā strādāju no mājām, man dators no rīta ieslēdzas automātiski, jo portatīviem var uzlikt iespēju, ka tas ieslēdzas, kad tiek pievienots pie strāvas. Tātad, kā šī rozete ieslēdzas, tiek padot strāvu uz portatīvo datoru un ieslēdzas arī portatīvais dators. Kā jau sākumā parādīju, man ir 2 šīs Tapo rozetes. Viņas nav vienādas, viena ir P100 un otra ir P110 modelis. Par atšķirībām nedaudz vēlāk. Bet abas rozetes ir vienkārši uzstādīt. Lejupielādējiet telefonā lietotni, vajadzēs Wi-Fi, atveriet lietotni, pievienojiet abas rozetes Wi-Fi-am un viņas ir gatavas darbam. Par abu rozešu galvenajām funkcijām, kā jau stāstīju, es izmantoju grafiku, kad viņa ieslēdzas no rīta un izslēdzas vakarā. Tātad galvenās funkcijas ir, protams, kaut kāds laika grafiks, iespējams uzlikt timeru, pēc cik ilgu laika izslēdzas, vēl papildus, tātad attālināta ieslēgšana, izslēgšana ar telefonu, un tās ir apmēram galvenās funkcijas. Un papildus, kā jau minēju, Tapo P110 ir viena atšķirība, tātad tajā ir iespējams redzēt reālā laika elektroenerģijas patēriņu, kā arī pēdējo 3 mēnešu patēriņu. Ja skatījāties mans iepriekšējos video par elektroenerģijas patēriņu, tad tur tie redzamie grafiki bija tieši no šīs rozetes grafikiem. Diemžēl elektroenerģijas patēriņu nevar izmantot kā kādu no nosacījumiem, lai veidot automatizācijas, bet iespējams kādam ir noderīgi. Un abas rozetes ir iespējams savienot, piemēram, ar Google Assistant vai Amazon Alexa balss asistentiem, lai izmantotu, piemēram, balss komandas. Tātad šīs abas rozetes jūs varat izmantot jebkam, kam vēlaties, vienalga sildītāji, ventilātori, kā es savā gadījumā dators, televizors, jebkam, ko vēlaties attālināt, ieslēgt, izslēgt, vai arī veidot kaut kādus grafikus, kad tam vajadzētu ieslēgties un izslēgties. Šajā gadījumā derēs noteikti Tapo P100. Tā ir arī lētāka, ņemot vērā, ka tai nav šī elektroenerģijas patēriņa uzskaita iespējama. Bet, ja vēlaties redzēt elektroenerģijas patēriņu kaut kādā laika grafikā, tad ieteikt izvēlēties Tapo P110, kas šajā gadījumā būs dārgāk. Un nonākam pie interesantākās gudrās rozetes, kas ir tapusi tepat Latvijā, bet tā ir radīta nedaudz citiem mērķiem, un tā ir Stock Socket. Kas tad ir Stock Socket un kam tas ir radīts? Tātad Stock Socket ir radies Latvijā kompānijā Stock Energy. Pēc nosaukuma noteikti noprotiet, ar ko tas ir saistīts. Tas ir saistīts ar biržu. Ko gan varētu iesākt ar rozeti, kam ir kāda saistība ar biržu? Protams, ne ar biržu, kurā pārdod akcijas un kompāniju daļas, bet ar elektrības biržu. Ko tas nozīmē? Biržā katru stundu tiek noteikta elektrības cena. Piemēram, kā šobrīd tas ir 21 cents. Bet, piemēram, naktī elektrības cena bija tikai 6 centi. Un šīs rozetes galvenā funkcija ir strādāt pēc šīm biržas cenām, ka jūs varat iestatīt noteiktu biržas cenas slieksni, kad viņai ir jāstrādā, un tā automātiski ieslēdzas vai izslēdzas, kā jūs to esat paredzējis.
Protams, tā arī strādā kā parasta gudrā rozete. Jūs to varat attālināt, ieslēgt, izslēgt, uzlikt kaut kādu grafiku, tieši tāpat kā šīm tapo rozetēm, bet papildus arī tā strādā pēc biržas cenām. Tad nedaudz vairāk par pašu rozeti. Tātad, piemēram, salīdzinot ar tapo rozeti, tāpat ir nedaudz mazāk. Līdzīgi arī kā tapo rozetei, šeit ir poga, ko var piespiest, tā arī šai rozetei. Tātad var manuāli gan ieslēgt, gan izslēgt, nav nepieciešams uzreiz ņemt telefonu un lietotnē to izdarīt. Un tā tāpat kā tapo rozete savienojas caur Wi-Fi, tātad nevajag nekādu papildus iekārtu, vienkārši savieno šo rozeti ar Wi-Fi, lai pielādē telefonā lietotni, un tā ir gatava darbam. Protams, visa iestatīšana notiek lietotnē, vai arī mājaslapā ir iespējams pierakstīties ar saviem datiem un visu mainīt. Tad šobrīd parādīšu, kā tas izskatās telefonā. Kā pašā augšā redzams ir pats slēdzis, tātad vienkārši variet ieslēgt vai izslēgt manuāli. Nākamais ir, tātad, ja jūs gribat pēc biržas cenas noteikt šo te slieksnī, kuram nevajadzētu pārkāpt, jūs vienkārši ievadat, kāda būtu tā summa. Un grafikā skaisti redzams, kurās stundās būs ieslēgta šī rozete. Papildus iespējams arī šī adaptīvais cenas limits, kas palīdzēs, ja, piemēram, pa dienām ļoti lēkā elektrības cena biržā. Kā jau iepriekš minēju, tātad, ja jums nepietiek ar to, ka jūs iestatāt, pie kādas cenas ir jāstrādā rozetei vai nav jāstrādā, tad tālāk, protams, ir šī iespēja ar dienām. Jūs varat katrā dienā iestatīt, kad rozetei ir jāstrādā, vai arī tieši pretēji, kad tai nav jāstrādā. Tātad, ja jūs iestatīsiet, ka viņai ir jāstrādā no rīta 7 līdz pusdienas laikam 12, tad viņš šajā laikā vienmēr strādās, neņemot vērā iepriekš iestatīto cenu limitu. Un vēl pēdējais, ja ar to vēl nepietiek, ja, piemēram, ir nepieciešams, lai šī rozete vismaz strādātu noteiktas stundas dienā, tad ir arī iespējams iestatīt lētāko stundu. Šajā gadījumā atkal tātad neņems cenu limitu vērā, ņems vērā pašas lētākās stundas, un kā piemēram manā gadījumā ir uzstādīts 3 stundas, tātad šī rozete strādās vismaz 3 stundas dienā, tad, kad ir vislētākā cena biržā. Ar StockSocket noteikti atradīsiet pielietojumu kā parastai gudrajai rozetei, bet ar biržas cenām jums noteikti būs daudz plašākas iespējas. Ar to noteikti var izmantot daudzos un dažādos veidos. Protams, jūs neizmantosiet kaut kādām tādām lietām kā leduskapim, televizoram, kam būtu jāstrādā vai nu visu dienu, vai, piemēram, televizoru jūs skatāties tad, kad vēlaties, nevis tad, kad ir vislētākā cena biržā. Bet to, piemēram, var izmantot sildītājiem, vai nu kaut kādam ūdens sildītājam vai istabas sildītājam, piemēram, ūdens boilerim, lai tas izmanto elektrību tad, kad tā ir vislētākā, vai, piemēram, jums ziemā garāžu nepieciešams nedaudz apsildīt, tad šis ļoti labs risinājums. Kā jau iepriekšējos video esmu rādījis, es izmantoju elektroskrējriteni. Vasaras laikā, kad es ar viņu pārvietojos, es pat izmantoju savu tapo rozeti, kurā es iestatīju laiku naktī, kad viņai jāieslēdzas, jo tad bija vislētākā elektrība. Ar šo tas viss notiek automātiski un ļoti vienkārši. Gudrās rozetes var atvieglot jūsu ikdienu. Kā jau minēju, šo tapo rozeti jau izmantoju vairāk kā 4 gadus bez jebkādām problēmām. Vienreiz iestatīju un tā viņu vēl šobrīd strādā. Ļoti interesants produkts Latvijā veidotais StockSocket. Ja jūs izmantojat biržas cenas, noteikti iesaku paskatīties. Aprakstā būs noteikti atsauce uz viņiem, uz viņu mājaslapu. Ja tev jau šobrīd ir gudrā rozete, ieraksti komentāru, kā tu viņu izmanto. Un tiekamies nākamajos video. Atā!